Rubrika saucās, kā es braucu zīmīt mērīt. Veiksim kadastrālu uzmērīšanu. Tā kā viss sapakots, viss mums ir, čības arī, kas ir galvenais no tā visa. Nu, braucam, runājam. Mērniecība manā dzīvē sākās 2001. gadā. Tādēļ es sāku strādāt Zemgales mērnieki Jelgavas uzņēmumā. Un tur, principā, no turienes arī viss sākās mans profesionālais ceļš mērniecības nozarē. Esam klāt un jāpakojas vaļā. Šodien izmantosim zābakus, jaku, tā lai esam pamanāmi mežā un ne tikai. Otrais pāris katram gadījumam. Un tas arī. Tā. EcoFlow. Tā. Instrumenti. Štoks. Statīvs. Es viņu tepat arī likšu. Statīvu izmantosim bāzes staciju. Priekš bezpilota gaisa kuģa un gadījumā, ja mūsu slavenais latpos nestrādā, tad mēs varēsim mērīt arī radio pieslēgumu. Viena vektora radio, ja kas. Viens meistars teica, ka ko te jūs izmantojat radio sakaros? Tas taču ir viens vektors, tik uz vienu pusi sūta datus. Komentāri par šo man nav. Taisnība vien ir, ka viens vektors, bet kas tas ir, es nezinu. Cerams, ka gaļa šašlikam. Tā, pats galvenais darbinieks, kas šodien to visu darīs. Bezpilota gaisa kuģis. Ar sensoru. Sveiki! Labdien! Notiksies, jā. Ciko šeit jau te 11. 11. jā. Nu, mēs bišķiņ ātrāk, kamēr sagatavot to visu salikt, lai nevienam nelikt gaidīt. Jo te ir paredzēta uzmērīšana šim īpašumam kadastrālā. Vienkārši instrumentāli, precīzi dati ir un visi smuki. Bet tas ir jūsu īpašums šitais, jā? Jā, šitais. Bet jūs to kupicu zināt, kur viņa atrodas? Šeit? Jā. Nu, it kā jā, viņa tur bija, bet es... Bet kaut kādi tur veids, tur kaut kas ir palicis varbūt. Kaut kas tur jā, bet te bija ļoti... Liekam līmenī. Visam jābūt līmenī. Tagad galvenais, lai viss ir, ne? Jā, vēl viena tāda interesanta nianse uzņēmumā Agio, ka mēs mēdzam atbraukt bez kaut kādas mērniecības iekārtas. Bet cerēsim, ka tā šobrīd nav, bet visādi var gadīties. Un tagad ir pareizi jāliek iekšā to simkarti. Šobrīd latpos nesaņem korekcijas mums. Sāk kaut ko bišķi saņemt. Bet, baigi ilgi. Kamara Matrix 2. Matrix 2 ir aprīkots ar lāzeri zaļo. Tātad jaunas iekārtas nāk sarkanajā kastītē. Un tad īstenībā bija nākošais projekts arī Bauska Vecpilsētā. Un tur vajadzēja to Vecpilsētu tā kā uzmērīt, arī renovācija notika un tā tālāk. Un tad mēs sākam mērīt. Bet pieredze jau ir no ceļiem, kā ceļus mērīt. Jā, mums īstenībā, man liekas, arī instrumentus izmantojam tos pašus tahimetrus, jā, staigājam, tur rāpojam, kā saka, un mēs bijām pieaicinājuši arī vienu mērniecības kolēģi no viena cita uzņēmuma, lai viņš mums palīdz mērīt, jo projekti bija daudz toreiz un nepieciešama bija palīdzība no malas.
Un viņš arī mērīja. Un tad, kad mēs sākam zīmēt to, ko mēs esam uzmērījuši, es dabujām no priekšnieka, kā lai saka, pa pilno klapi, ka mēs neprotam mērīt topogrāfiskos plānus, jo redz, bortakmeni jāmēra arī ar 2 punktiem apakšā augšā. Caurtekas teknis ir jārauj vaļā akas un jāmērā arī tas viss. Mazie vadiņi, kas iet no ēkas uz ēku, viss tam bija jābūt uzmērītam. Respektīvi, mēs uzmērījām tagad, varbūt šodien tā būtu ļoti labs plāns priekš kadastrālās uzmērīšanas, bet kā topografiska kvalitāte bija vienkārši metam ārā. Un, protams, viņš ir salīdzinās ar to puiku, kas bija mums palīgā. Viņš parādīja viņu topogrāfiju. Kad mēs ieraudzījām, ka viņš mērīja katru trepīti, katru mardziņu, katru to visu, mēs tādi, ko? Mums taču jāstāv uz vietas un jāmēr to visu. Un tā taču diena, kur ta nauda? Nauda rodās no hektāriem. Mēs taču tā nevaram strādāt. Beigās, protams, priekšniekam bija taisnība, un mēs braucam atpakaļ un pārmērījām, piemērījām klāt nepieciešama informācija, lai reāli uzzīmētu topogrāfisko plānu. Zīmēšu es pollīniju. Tā. Man ir forši tas, ka uz ekrāna es arī redzu, cik tālu es aizgāju no iepriekšējā punkta zīmēt to pollīniju. Principā tas palīdzēs arī, nezinu, topinieku ko vajag. Es mērīšu tikai ceļu, jo pārējo tad paņemsim no līdz ar datiem. Okay. Ir arī tāda funkcija. Mērīt ar slīpumu sensoru. Un tas darbs notiek ātri, jo programma uzreiz kompensē principā jūsu sagāzumu. Ja es mēru bez slīpuma sensora, tad programma skatās, cik taisnīgi jūs noturat savu štoku, un pēc tam parāda jums to paziņojumu, ka jums kaut kā neiet ar pirmā mērījumu. Tāpēc viņš veids 5 mērījumus. Tā, ja vēl, lai mums ir vairāk. Un uzmērīšu arī šeit. Tā mums te pāri elektrolīnija arī nāk. Tā kā. Ok. Atzīmēju, kur ir. Un tāpēc mums tagad kaimiņiem un jāvienojas savstarpē, kur mēs liekam, un es lieku viņu 6 metri no ceļās. Vienkārši jums jāizdomā pa šito malu, uz kuru pusi. Jā, un tālāk, tad, kad mēs iziesim visu, tad salikšu uzreiz, kur viņas ir. Jo es nezinu, šeit, protams, ir izbraukāts viss. Un šitais veidojums, ko es biju staigājis, tā kā izskatās pēc vecas tā kupiņas vietas. Jā, jo viņš vairāk izskatās, jo tā kupica viņa veidojās tā kā aplis, riņķis, jā, un šeit labi, te ir piebraukts. Šeit ir, bet arī tajā pusē ir. Jā, metāla meklētāja nav.
šeit, nu tad... Koka, jā, tad viņš būs sapūs. Nu, principā, tad... Iebildumi? Nav, ir? Tad trubu vajag. Ņemam trubus, uzreiz liekam, un pēc tam tad es varēšu uzreiz pateikt jums platību, jā. Nu, pēc tam iesaku, pēc šitā visa, es gribat ļoti smuki sakārtot, tad izveidot kupicu. Aprakt riņķī, jā. Kā to veidot? Jā, viņi dažādi ir, jā, pieņemsim, un tā, tu uzmērīšu to šitā. Tā. Tur ir MK noteikumi, ja es iesaku jums šeit, ja. Tur ir tā, es varu pēc tam nosūtīt tad īpašniekam vienkārši kā kupica jāizskatās, MK noteikumi izraksts ir, un tad tur visi parādīts. Kādu veidu jums, pieņemsim. Jā. Bet atkal, jā, te kaut kas te ir, redzēt. Atkal, nu, kā saka, šitādu veidu meža neveidojas tāpatās. Bet principā es varu arī teikt, ka tā varētu arī būt. Diezgan labi. Tā. Nu. Tā. Liekam šeit? Jā? Es tā kā vidu paņēmu, te 5 sekundes es viņu uzmērīšu. Ar centimetru precizitāti. Tirumēties. Nu, tagad ir tādi instrumenti, jā. Agrāk, kad es sāku mērniecību 2001. gadā, ar tahimetru, par šitādām sēniem rokās pat, nu, par droniem vispār nerunāju. Kādu tur vispār? Tur ne droni, nekā. Bet par Bausku bija vēl viens stāsts tāds, ka Vecpilsētā mēs, kad gājām meklēt komunikācijas, ūdensvadu un kanalizāciju, un tā bija, man liekas, tā kā diezgan sarežģīts pasākums, jo nebija akas. Kanalizācija ir, akas nav. Un tad, kad mēs braucam uz Bauskas ūdeņa prasīt, kur ir akas, un tad viņam pastāstīja ļoti interesantu stāstu. Izrādās, PSRS laikā bija kaut kāds čempionāts riteņbraukšanām. Un toreiz partija pateica, ceļiem jābūt līdzenēm. Ko viņi izdarīja? Nu, vienkārši uzklāja jaunu asfaltu. Pa virsu visām akām, pa virsu visām komunikācijām. Ar domu, ka kaut kad viņi to izvaks ārā. Un tā arī bija, tā saka, Bauska zem asfaltā ar komunikācijām. Līdz tam brīdim, kamēr mēs nesakam meklēt un mērīt to vietu. Tā kā šādi mums arī ir pieredze bijusi. Un, kā lai saka, situācija pēc tam uzlabojās, iemācījām mērīt arī topogrāfiskas plānus, gan pilsētvidē, gan arī visur, un turpinājām tā strādāt. Hello. Wow. Tā, redzu, ka viens projekts mums ir šodienā. Tursim vaļā, jā, tā visu nepieciešami dati mums pagaidām ir, bet fiksi iemetīsim bez nekādas trajektorijas apstrādes, bez nekā iemetīsim Cloud Stationā, paskatīsimies, kādi ir tie dati. Mazums kaut kas nav, tad varam vēl paspēt vēlreiz nolidot. Bet, pagaidām pēc viss izskatās, ka vajadzētu būt ok. Pagaidīsim, ka nopumpē.
apjoms nebija baigi lielais. Lidojums mums bija 10 minūtes, tā kā nolidoju nedaudz detalizētāk, lai jums tur mežiņš ir, lai tā kā būtu tur arī grāvis iet, vai grāvis, jā, vai upīti kaut kādā, un tad, lai višķi mums tur detalizētāk, jo tur tagad diezgan nolaudzis ir. Pelīts, pagrozīs. Taps.